Radio 1 raidījumu cikls Dzīvo videi draudzīgi. Šoreiz mūsu tēma – kāda ir mūsu ekoloģiskā pēda un ko mēs ik viens ikdienā varam darīt, lai mazinātu klimata izmaiņas. Šodienas sarunu esam aicinājuši Jēkabpils novadas izpilddirektoru Jāni Subatiņu, labdien, un sabiedrisko attiecību speciālistu Ievu Jātnieci, labdien. Un mūsu saruna ir par vides aizsardzību un par ekoloģisko pēdu. Pavisam nesen jūs viesojāties novadas skolās un par šo tēmu runājāt ar jauniešiem un bērniem, stāstot gan par ekoloģisko pēdu, gan arī par atkritumu saimniecību un par lielo talku, kas mums pēc pāris nedēļām šeit arī notiks. Pastāstiet arī mūsu raidījuma klausītājiem, ko jūs stāstījāt skolēniem un kā šī saruna izvērtās un cik liela bija bērnu interese un vai viņi zināja, kas tā ir ekoloģiskā pēda. Tikko mēs sarunā pieminējām, ka viena no lietām, kā mēs varam dzīvot videi draudzīgāk, ir pareizi apsaimniekot savus sadzīves atkritumus. Pastāstiet, kā tas notiek Jēkabpils novadā. Raidījuma turpinājumā uz sarunu esam aicinājuši Jēkabpils domas priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču. Labdien! Labdien! Sijā Jēkā namu pārvaldi, eksploatācijas un aprīkojumu nodrošinājumu inženieri Miervaldi Ziediņu. Labdien! Labdien! Un biedrības NVO resursu centras valdes priekšsēdētāju, kā arī biedrības vides iniciatīvu centras vadītāju Agitu Pleiko. Labdien! Labdien! Raidījuma ciklā Dzīvo videi draudzīgi mēs esam runājuši par daudzām tēmām, ko vajadzētu un ko varam darīt, lai ikdienā mūsu darbība pēc iespējas mazāk ietekmētu apkārtējo vidi. Jēkabpils Latvijā un Eiropā ir pazīstama kā samērā zaļa pilsēta, un tāpēc pirmais jautājums man būs domas priekšsēdētājam. Pastāstiet par tām aktivitātēm, kas tiek darītas, lai mūsu pilsēta patiešām būtu zaļa. Izskanēja raidījums Dzīvo videi draudzīgi, kas tapis ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu.